Ja runā par grāmatām, tad reizēm cilvēki, kuri savā dzīvē daudz ko pieredzējuši un nozīmīgi sasnieguši, mēdz uzrakstīt autobiogrāfijas. Tajās ietvertās atziņas un padomi tās lasītājiem var palīdzēt veiksmīgāk sasniegt savus dzīves mērķus un pieļaut mazāk kļūdas. Ja salīdzina šo veiksmīgo cilvēku autobiogrāfijas, tad neatkarīgi no tā, vai autors ir ceļotājs, politiķis vai biznesmenis, ir viena interesanta un kopīga pazīme, ko var pamanīt reizēm jau pirmajās grāmatu lapusēs. Un tas ir MIV pozitīvās domāšanas pamatprincips – pārliecinies, ka tev ir mērķis. Pozitīvā domāšana nav tikai filozofija, kas pamatot ar psiholoģijas un moderniem neiroķirurģijas pētījumiem, tā ir arī mērķtiecība. Jomā, kurā esmu pārliecināts, var palīdzēt daudziem, gandrīz katram personīgi, ka mums ir mērķis, ka ir kaut kas, ko mēs vēlamies sasniegt. Piemēram, mans mērķis varētu būt saulaina sala, burvīgas palmas, brīnišķīga pludmale. Es gribu tur nokļūt, bet esmu kaut kur dziļi okeānā, savā mazajā buru laiviņā, un kā par spīti, spēcīgs vējš pūš tieši man pretī. Vai zināja, kā ar tā saucamo mainīgās pieķeršanās tehniku var tīri veiksmīgi burāt pret vēju? Tā gan esot diezgan sarežģīta tehnika, bet, ja jūrnieki ir pieredzējuši un nebaidās no grūtībām, tad to var paveikt. Sena paruna saka, burātājam, kuram nav mēķa, neviens vējš nebūs ceļavējš. Ja man nebūs mēķa šīs burvīgās salas, tad es ļaušu savai laivai peldēt tur, kur to pūš vējš un dzen viļņi, un ja vējš mainīsies, tad laiva sāks peldēt jau citā virzienā, un tā es varu bezmērķīgi un ilgstoši klejot pa savas dzīves okeānu. Starp citu, ir lieliski, ja mums ir pozitīvais mērķis, bet diemžēl mūsdienu pasaulē atkal un atkal var pārliecināties, ka mūžīgi nomāktajiem un neapmierinātajiem neeksistē pozitīvais mērķis, bet gan negatīvais. Piemēram, ja pirms publiskas uzstāšanās mēdz sev iegalvot, es nedrīkstu sarkt, es nedrīkstu uztraukties un svīst, tad smadzenes sadzirdēs un fiksēs tieši šos negatīvos vārdus, un pastāv liela varbūtība, ka notiks tieši tas, no kā mēs baidāmies. Es aicinu domāt ar pozitīvo mērķi. Es būšu mierīgs un atbrīvojies. Viss būs labi. Esmu pārliecināts par sevi un spēšu noturēt klausītāju uzmanību. Iekodē sevi uz panākumiem, noformulē mērķus pozitīvā izteiksmē, izvairoties no noliedzošās daļas ne. Uzdod sev jautājumus, ko un kad es vēlos sasniegt darbā, personīgajā dzīvē. Ja būs pozitīvs mērķis, tad dzīvē būs jēga un pozitīvā enerģija vairos tavu dzīves prieku un mērķtiecību. Un pēc kārtīgi paveikta darba cēliena un mērķa sasniegšanas pašam būs liels gandarījums un vēlme uzstādīt sev jau nākamo mērķi. Jau drīz tiekamies nākamajā video par nākamo MIV pozitīvās domāšanas pamatprincipu. Apzinies, kam tu vēlies līdzināties. Sasniedz vairāk!